Pārmaiņu būtība – ievads atvasinājumos. Atvasinājumi ir fundamentāls jēdziens matemātiskajā analīzē, kas palīdz mums izprast, kā lietas mainās. Iedomājieties raķeti, kas tiek palaista kosmosā. Raķetei paceļoties, tās ātrums nepārtraukti mainās. Raķetes ātrums nav konstants. Tas mainās no sekundes uz sekundi, tā pātrinās un palēninās. Analīze mums palīdz izprast šīs izmaiņas. Tā sniedz mums rīkus, lai analizētu pārmaiņas. Atvasinājums ir atslēga šeit. Tas mums pasaka, cik ātri kaut kas mainās, piemēram, raķetes ātrums noteiktā laika momentā. Iedomājieties līkni grafikā. Šī līkne attēlo funkciju. Atvasinājums ir kā šīs līknes slīpums noteiktā punktā. Tas mums parāda, cik ļoti funkcija mainās tieši šajā punktā. Tas mums pasaka, cik stāva ir līkne tieši tur. Tā ir vērtīga informācija, lai izprastu funkcijas uzvedību. Atvasinājumi ir viens no pamatpīlāriem matemātiskajā analīzē. Tos izmanto daudzās zinātnes un tehnikas jomās. Tie atklāja kustības, pārmaiņu un izaugsmes noslēpumus. Izprotot atvasinājumus, mēs varam paredzēt un analizēt šīs parādības. Atvasinājumi ir mūsu rīki, lai izprastu dinamisko pasauli, kurā mēs dzīvojam. Sākot no planētu kustības līdz augu augšanai, atvasinājumi palīdz mums izprast pasauli mums apkārt. Atklāsim noslēpumu, kā aprēķināt atvasinājumus. Atvasinājuma aprēķināšana ir kā puzles likšana. Katrs gabaliņš iekļaujas savā vietā un atklāj kopainu. Mēs izmantojam īpašu rīku, ko sauc par delta-x. Tas apzīmē nelielu izmaiņu mainīgajā. Delta-x attēlo minimālu izmaiņu mainīgajā, piemēram, laikā vai attālumā. Šī mazā izmaiņa palīdz mums redzēt, kā lietas mainās. Iedomājieties, ka mēs pietuvinām līkni. Jo tuvāk mēs pieejam, jo vairāk detaļu varam saskatīt. Mēs vēlamies uzzināt līknes slīpumu noteiktā punktā. Šis slīpums mums pasaka, cik ļoti funkcija mainās tieši tur. Delta-x mums šajā ziņā palīdz. Tas dod mums veidu, kā izmērīt šīs mazās izmaiņas. Mēs padarām delta-x arvien mazāku un mazāku, gandrīz līdz nullei. Tādā veidā mūsu mērījumi kļūst precīzāki. Rezultāts ir atvasinājums. Tas attēlo līknes slīpumu noteiktā punktā. Apskatīsim piemēru, lai labāk to saprastu. Pieņemsim, ka mums ir funkcija f tav x vienāda ar x kvadrātā. Tā ir vienkārša, bet spēcīga funkcija. Šīs funkcijas atvasinājums ir 2x. Tas nozīmē, ka līknes slīpums mainās lineāri ar x. Tas mums pasaka, kā līknes slīpums mainās dažādos punktos un sniedz mums dziļāku izpratni par funkcijas uzvedību. Atvasinājuma darbībā pielietojums reālajā pasaulē. Atvasinājumiem ir neskaitāmi pielietojumi reālajā pasaulē. Inženieri tos izmanto, lai projektētu tiltus, lidmašīnas un citas konstrukcijas. Fiziķi tos izmanto, lai modelētu objektu kustību. Finanšu jomā atvasinājumi palīdz mums saprast, kā aug ieguldījumi. Tie ir ļoti svarīgi, lai novērtētu opcijas un citus finanšu instrumentus. Medicīnā atvasinājums izmanto, lai modelētu slimību izplatīšanos. Atvasinājumi ir spēcīgi rīki. Tie palīdz mums analizēt sarežģītas sistēmas. Tie ļauj mums izteikt prognozes par nākotni. 4. nodaļa. Tālāk par pamatiem, sarežģītāki jēdzieni un to pielietojums. Iedziļinoties analīzē, mēs sastopamies ar sarežģītākiem jēdzieniem, kas izaicina mūsu matemātisko izpratni un paceļ to jaunā līmenī. Augstākas kārtas atvasinājumi sniedz ieskatu pašas pārmaiņu ātruma izmaiņu ātrumā, ļaujot veikt dziļāku funkcijas uzvedības analīzi. Parciālie atvasinājumi palīdz mums analizēt funkcijas ar vairākiem mainīgajiem, sniedzot mums visaptverošāku izpratni par sarežģītām sistēmām. Šiem sarežģītajiem jēdzieniem ir ārkārtīgi liela nozīme dažādās zinātnes un tehnikas jomās. Tie ir izšķiroši, lai izprastu tādas jomas kā hidrodinamiku, kvantu mehāniku un vispārējo relativitātes teoriju, kas veido pamatu mūsdienu zinātnes sasniegumiem. Analīze ir atklājumu ceļojums, kurā katrs solis atklāja jaunus sarežģītības un skaistuma slāņus. Katrs jauns jēdziens balstās uz iepriekšējiem, radot stabilu pamatu dziļākiem pētījumiem un atziņām. Jo vairāk mēs mācāmies, jo vairāk saprotam, cik daudz vēl ir jāatklāj, kas mudina mūs turpināt savu zināšanu un meistarības meklējumus. 5. nodaļa. Aptverot analīzes spēku. Analīze ir spēcīgs instruments. Tā palīdz mums izprast pasauli mums apkārt. Tā ļauj mums atrisināt sarežģītas problēmas. Tā ir apliecinājums cilvēka intelekta spēkam. Aptverot analīzi, mēs atveram durvis uz bezgalīgu iespēju pasauli.
Mēs varam atklāt visuma noslēpumus. Mēs varam izstrādāt jaunas tehnoloģijas, kas uzlabo mūsu dzīvi. Analīze ir kas vairāk nekā tikai mācību priekšmets. Tā ir valoda, kas raksturo visumu. Tas ir atklājumu ceļojums, kas nekad nebeidzas.